atbraukuši uz vienu apskats objektu. Kartē bija iezīmēta pludmale, vietas nopelēšanai, daivingošanai. Tāds vējš, ka neko nevarēs dzirdēt. Un reku arī normāli pludmalīt bija. Peldēt nepeldēsim, iesim vienkārši apstīties. Pludmale. Kā tas melnas smiltis. Iedomā to kameriņas papilnēšu, kā tie akmeņi no apakš izskatās. Nu kā tu neies Atlantijas okeānā papeldēties? Nu ko? Kāpjam augšā bāgā? Kāpjam bāgā augšā? Iesi pastīties, varbūt te ir ēstuve kaut kāda. Tā mēs nekur tālu vēl neesam aizbraukuši. Tepat vēl grozamies gar lidostas rajonu. Mēģināsim dragāt kaut kur tālāk. Tā, nu vārds sakot, rezumē 3 vārdos. Kāds pirmais iespējas par... Super. 68 gados pirmo reizi okeānā mērcēja kājas. Un arī šeit ir melnās smiltis, kuras nosmērīja kājas. Kāds vēl pirmais priekšstats ir? Kalnains un klinšains un akmeņains un trūkst zaļumi. Vējš. Mūžīgais vējš. Mūžīgais. Bet varbūt tās, kad vasarā tas ir pilnīgi normāli. Tagad viņiem uznācis kaut kāds vējš, bija rādīja, bet tas laikā. Nu, man pirmais iespēja, cik trūkst zaļumi, trūkst apstādījumi, viss ir tāds miris un nedzīvs. Un ir klintis, akmeņi. Bet acīm baudām skati. Jā, skati ir skaisti, bet pietrūkst kaut kāds tāds... Mēs vienkārši pietrūkst koki. Skaidrs, kas pietrūk. Dārts skatās savus pusdienas, ko viņi ēdīs. Jā. Man nedārts. Jā, tā te dragā reaktīvās lidmašīnas ir galvā. Jā, tās ir armijas lidmašīnas aģi. Paga nav viss fonā. Jūra varētu tālāk tev rādīt. Jā, nu var sakot, mums ir svētki pusdienas pie reaktīvo lidmašīnas skaņām. Nu ko, nelielu uzkodiņu, 55 eiro un braucam tālāk.
mūs. Bet te mums jābūt kaut kur viesnīcai, drīz kāpsim ārā. Mums nav pienācis laiks. Vienīgais, ka nav pienācis laiks, bet vietas te ir pasakājums pagaidām izskatās. Tā, mums ir tur. Izbraukt no Apriveida krustojuma. Šitā pa labi. Tā, aizvarās durvis. Mēs nu pat iebraucām uz kaut kādu mājas jumtu mēs uzbraucām. Mums likās, ka te ir mūsu viesnīca, jo citur te nevarēja apstāties. Un mēs uzbraucām uz mājas jumtu un aizvērās durvis ciet. Tā kā mēs tagad, cik es saprotu, šitā ir mūsu viesnīca no augšas, mēs viņu redzam. Bet jautājums, kā mēs varam tikt uz to recepciju, kā mēs varam tikt. Nu, reku mazās durtiņas ir vaļā. Mēģinām staigāt. Skats jau no šitā pārkinga ir kolosāls. Reku jau bija mūsu viesnīca. Jā, reku mūsu viesnīca, mūsu basēniņš. Mēs tā domājām. Un skats uz okeānu. Mums jau tagad tā būs uz veikalu vēl jābrauc. Un varbūt, ka ir pātri, ka mēs nevaram ievākties vēl. Nu, kalni šitie pasakājumi. Te viesnīcas ar klintīm. Zaļumu gan ir pamaz. Neviena otra palma ir lejā. Man nav tik daudz. Dod, cik ir? Cik tu samaksās to darbu? Cik daudz jāmaksā? Pasmaidī. Robert, kā tu iet? Labi. Kur mēs ejam? Mēs ejam uz viesnīcu un pēc tam basēnu. Ļoti labi. Vai, kā man patīk oktobrs. Oktobra beigas. Oktobra beigas, jā. Mans mīļākās oktobra beigas. Tā mēs esam atraduši veikalu, atradām padzerties. Kas bija jocīgākais, ka viesnīcā nebija īsti ko padzerties. Bet reku bārā varēja dabūt. Es domāju, gan jau ka ūdeni jau tikai šņābu. Un bārā varēja dabūt arī šņābu, jā. Un bērniņi tagad arī ir atnākuši uz baseinu, beidzot visi. Dārta, ko tu tur izdomāji? Nūdelēt caurumu pa vidu? You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Kurā ir iedzimis šitas bērniņš? Es tā īsti nesaprotu. Jā, citi bērniņi kā bērniņi lido normāli. Mūsējā lido pie mēnesis gandrīz.
Ir rīts, un mēs ejam brokastīs. Labrīt! Jūtamies augsti. Mēs gulējām pie vaļēja logu, un visu laiku bija kā karstu. Galvenais, es panu piecos uz sevi taisīt logu vaļā. Izrādās loks jau bija vaļā. Cik daudz vaļā? Izkrīt ārā no balkona, loks izrādās bija vaļā. No bērniņi, aiziet, peldām. Tā, nu esam paēduši brokastis, un tagad dosimies kaut kur kalnos, brauksim pāri kalniem, bet no vieta pasakaini. Un silts galvenais no paša rīta, pulkstens ir 9, un ir kā 22, 23 grādi, vai ne? Tā mēs atstājāmies augļu tirdziņā, tie ir mango, papais, jā. Jā, bet vajadzētu kaut ko nopirkt. Tur mums ir reku tie kaktus. Hola! Tenemos juice natural, papaya, orange, banana y cactus. Only juice? Only juice? Ir arī sula. Un fruit. Es ņemu mango. Jā, paņem divus. And this. 8 eiro. 8 eiro. Nu, kas tie tādi iegašie? Kaktus? Paņem bišķi tos kaktus augļus, jā. Jā, kur skaņas ēd, ne? Nu, pagāršos, tevi sapratīs. Google taču ir. Jānopērk ir augļi, kurus mēs nezinām, kā ēd. Wait. Plastic. Jā, šeit bija kurjos iepērkotos. Mēs nesapratām, kāpēc tā sieviete mums neļauj aiztikt tos augļus ar rokām, bet izrādās, ka viņi ir ļoti asi, kā jau kaktus, viņiem ir adatas, kas durās pirkstos. Jā. Nu, pietiek pa divus no katra. Tos arī pieliec klāt. One and eating like orange, okay? Eating like orange, el cactus. Open. Like orange? Yes, lady. Half and open and eating el cactus. Tāpatās, Iekši jā. to ēd, laikam, jā? Jā. Mēs laikam izskatāmies tādi, kas īsti nesaprot, kā viņi ēd. Nu, bet tā jau ir arī. Pirmo reizi ēst. Nu, izskatāmies tādi, kas nezin, jā. Nē, banāns ir ļoti vienkārši. Juice, el color del juice del red es diferente. Nectar. Ne? Jā. No. Viņiem ir And the taste is the same or? apelsīni. Es gribētu apelsīni kaut ko svaigu. Jā, viņi rēd. Augļu tirdziņš ceļa malā, smukā vietā. Tā, nu ko, ejam tuvāk skatīties krāsainos klintis.
stundu pa visādiem šitādiem līkumiņiem. Un cik es saprotu, šitā mēs brauksim salai pāri pa taisno, viss ceļš šitāds ir. Salai augstākā virsotne ir 2000 metri gandrīz. Tā kā mēs kaut kur te tuvu tam augstumam arī vandamies pāri patreiz. Mašīnīte jauda ir tā kā mopēdam man kādreiz bija. Ar otro ātrumu mēs knapi varam pabraukt uz priekšu. Gāz grīdā. Tā, un ko šitā zīme, nezinu? Motoristas. Ko tas nozīmē? Tas, man liekas, nozīmē to, ka te ir satiksmes regulēšana droniem un helikopteriem noteikti. Reku augļus pa veltu varēja saplēst, ko mēs nopirkām. Jā, nu skati pasakaini. Mēs atradām pudeļu noliktavu. Šitien viss pudeles var saplēst un nomest pa klinti lejā. Kas te ir? Stikli? Ārprāts. Smukā vietā stikli kaut kādu izgāstot atrod. Tā, nu ko, dzenamies pakaļ pārējai grupai. Tagad es taisu eksperimentu, filmēju ar abām kamerām vienlaicīgi, lai saprastu, cik labi strādā stabilizācija Sony kamerai un GoPro kamerai, kāda atšķirība. Tā, nu bērniņi, kā jums tur iet? Tā varētu visu dienu iet. Ejam, skatāmies, kas te vēl ir. Visu dienu jau nevarēs, jo drīz jau Kimai vajadzēs atkal apstāties. Mums jāredz, kas notiek aiz tā kalna. Visi ģimenīti velkās uz kalnu galu. Ļoti daudz mēs šorīt esam izbraukuši ļoti agri, un līdz ar to tā satiksme vēl nav tik intensīva, bet mēs jau pilnīgi jūtam, ka no aizmugures pa gabalu varam redzēt, ka mašīna kolonas brauc. Visi grib skatīties šos skaistos skatus. Nu tālūk, braucam tālāk, skatīties, ko vēl varam te lūkoties. Jā, nu vai nav skaisti? Pasaku zemi, tāpēc jau šitien brauc no visas pasaules. Vai ne? Un no citām pasaules malām brauc pat no mašīnas nekā pārā. Satvainojos. Jā, lūdzu. Jūs gaidat, ka jums rādīs bildes, kā izskatās? Jā, mēs gribam pozēt un nav kur. Jā, jums jau te šoferīts ir baigi labi piebraucis. Tā kā Kanārijās paredzēts.